Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji 11. maija vakarā, pirmdienā, 5:00, kā jau ierasts raidījums Preses klubs. Un jāatgādina, šodien runāsim, kā jau ierasts, par ļoti daudz dažādām tēmām. Proti gan par bērniem un alkoholu, gan arī par kristīgajām vērtībām un satversmi. Runāsim, protams, par hokeju, kas ir aktuāls jau visas iepriekšējās 2 nedēļas, un arī runāsim par naudu. Runāsim par naudu un arī dzen par kultūru, par talku, par to, kāda mums sabiedrībā tomēr ir kultūra pret piemēslošanu un pret kārtību apkārt mums vidē. Bet, jāatgādina, ka šodien man ir fantastiska kompānija, man ir 3 kolorīti vīri, un sākšu laikam no tā gala, un 12. Saeimas deputāts Ingvars Līdeka. Pēkšņi aizmirs. Motokluba asociācijas prezidents Aivars Freimans vai Brīdis. Labdien. Un sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns. Sveiki. Labdien. Sāksim uzreiz varbūt ar pirmo tēmu, proti diezgan tāda svaiga ziņa, ka žurnāliste redzējusi pēkšņi veikalā, ka pārdevējs pārdevis 7-gadīgam bērnam alu. Cilvēks neizpratnē, kā tas tā var būt, tik acīm redzam šis te vecums, kurā tiešām nevarētu pārdot. Savukārt īpašnieks, kurš arī bija pārdevis, saka, ka tas bija paziņu bērns, kuram tad paziņas bija zvanīšanas stāstījuši, ka, lai pārdot dēlam. Kā jūs domājat, vai šādu faktu ieraugot un ar šādu attaisnojumu, kā teica pārdevējs, vajadzētu palaist vaļā un teikt, ok, tā ir normāli? Jo komentāros arī ļoti daudz aizstāv un saka, kurš gan nav gājis pakaļ vecākiem vai tēvam pēc cigaretēm uz veikala zīmī. Tētim ir tik slikti, ka viņš nevar pats aiziet, ir agrs rīts un viņš saprot, kad ir viss cauri. Vai bērns vai nevar aiziet pēc ceļa, viņš pazvan pārdevējam, vai ne? Un, protams, ja viņš nebūtu zvanījis, tad būtu tā bišķi divdomīgāk tā situācija. Bet šajā gadījumā viņš pazvan pārdevējiem, pārdevējs iedod bērnam malu, jo viņš zina, kur tas alus tiek nests. Kas tur ir slikts, es nesaprotu. Jā, tajā brīdī cilvēks no malas, kurš absolūti varbūt tās nav no tās vides, jo tā ir Dundega, kur visticamāk nav ļoti daudz cilvēku, un tur viens otru pazīst, visticamāk, tāpēc arī uzticās. Atnāk cilvēks no malas, kurš ieraug šādu skatu, un viņam šķiet tā, kāds varbūt 7-gadīgam bērnam dod rokās alu. Redzi, tam man gribētos teikt, nevajag bāzt savu degunu tur, kur nevajag, vai ne? Jo tiešām viņam nav citu ko darīt, kā piekasīties tur, kur visi sarunās, ka jāiznes ar alus tēvam, vai ne, tā kā aiziet kaut ko citu padēt. Tā kā nevis kašķi meklēt. Te ir vēl tas, ka tas puika, viņš jau zina, ka viņam ir atļaus. Tas ir tas zemteksts jau pavisam cits. Tas puika jau zina, ka to nedrīkst, ka viņam nepārdos. Normālā varianta. Tieši tā, pārdotu tikai tāpēc, ka teica piezvanījumu, pateica tam pazīstamajam pārdevējam. Un caur to viņš arī zina, ka to nedrīkst, ka viņam nedrīkst. Tas ir tētim, es vēl pa mazu, man vēl nedrīkst. Bet tomēr, ja mēs skatāmies no likuma puses, tad būtībā teikt kaut ko citu, es arī nemaz nedrīkst, bet tā ir patiesībā man pārliecība, jo pirmo reizi jā, otro reizi jā, 4. reizi jā, tagad būs 7, būs 12 gadi vai ne, un patiesībā jau pierod pie tādiem zvaniem, ka tur parasti Janka nes tur fāterim alu, ka viņam būs 12 gadi, tad viņš tur ienāks, viņa vispār neko neprasīs, jo pierast, Janka parasti nes to alu tur tētim, jā. Un tas jau tā, un Janka atnesīs ne tikai sev to alu, viņš atnesīs arī saviem čomiem, un patiesībā tas tomēr nav tā kā sunīti, kad sunītim tur, kā kādreiz rāda, tur video vai ne, ka sunītim uzkarina labi apmācītam, tur kulīti kaklā, piesprauž vēstulīt, viņš aiziet uz veikalu, jo, viss tas ierobežojums jau patiesībā ir tāpēc, lai darītu labi bērniem, vai ne, nevis, es nezinu, tirgotājiem vai tētiem, būtībā tas ir, šī gadījumā tomēr ar galvu drusku jādraudzējās. Bet tu saproti, bet tiešām te liekas, ja tas bērns pieņems, ka 7 gados viņš ir alkoholics un viņam vajag to alu. Bet tu domā tiešām, ka viņš nedabūs to alu, ja viņš negribēs. Viņš kurā gadījumā viņa dabūs. Ja viņš gribēs sev, viņš ir nopirksim kādā veidā. Tur ir tas, kur es iebilst, jo šobrīd vispār tur Saeimā ir tagad runas par to, ka cigaretes sāk pārdot tikai, tas ir Nacionālās apvienības milzu ideja, vai ne, parādnieku, kad cigaretes alkoholu pārdot tikai no 21 gadu vecuma, ja. Armijā tu drīkst iet, teiksim, rekrutēties no 18, jā, bērnis tur pilnīgi stabili var radīt un precēties no 18, bet no alkohola, ko pārdot 21, jā. Mēs esam absolūti pret to, bet šī gadījumā, tu saproti, kurā brīdī, teiksim, kaut kas pārvēršās par normu, kurā brīdī pa izņēmumu, jā. Tieši tā, katrs gadījums ir. Tā kā tas, jā, droši vien, kad
vai tas zvans ir bijis vai nav bijis, to arī neviens patiesībā nezina. Vai ne? Nu, tā kā te vēl tā viennozīmīgi skatīties, tā attaisnojuši, nē, nu, man jau šķiet, ka nevajag piedzerties tā, ka tu pats nevar pēc alus aiziet, es atvainoju. Nu, bet viņiem varbūt kaut kas mājās ir darāms, glezna karina pie sienas. Nu, nav laika, kāpēc puika nevar aiziet uz veikalu pakaļ? Vakar atnes pienu, šodien atnesīs salu. Nu, lai bērns aizskan pakaļ. Nē, nu jā, kā iepriekš arī Ingemārs runāja, ka izņēmums ir viens, ja tā ir sistēma kaut kādā brīdī parādās un vienreiz, otrais, trešoreiz zinās, ka tajā veiklā jau pārdos, tikai jāpasaka tēvam. Un tad, iespējams, varbūt tas ar laiku. Mīlīši nopirkt var... Tas mazais... jau 1-2 zinās, kā viņš to nes vai ko citu. Tāpat, ja viņam viņam vajag vienreiz aiznest sev, nevis tēvam. Nākamā reize nebūs vairāk. Nu jā, bet saprotiet, ir arī tā situācija tomēr tā diezgan stulba, ja, kad mēs visi kā piekrītam, ka nav labi tur redzēt kaut kur arī 1. septembrī, kā kādreiz bija, ka bija pilna kanāla mala, teiksim, ar apdzērušies. Tā ir otra galējība. Ja. Nu jā, pret to jau kaut kā cīnās, un tāpēc tos likums rada, un tāpēc tos noteikums arī rada. Un saprot, vienmēr izvērtēt, tos izņēmumus, beigās tu izņēmumi paliek vairāk nekā tās normas. Bet likumiem ir jāpalīdz dzīvot, nevis jātraucē, vai ne? Šī gadījumā tas traucē dzīvot, vai ne? Nu, bez alus var kādu brītiņu izdzīvot. Nu, nevar. Nevar. Ko darīt cilvēkam? Sabiedrībai, piemēram, tiešām šī žurnālisti ieraug šādu skatu. Vajadzētu zvanīt, vajadzētu informēt varbūt kaut kādas iestādes, ka tā tas notiek, vai varbūt vajadzētu uzskatīt to par normu. Nu, ja jau vecākiem, tad drīkst. Kā jums šķiet, vai būtu jāziņo? Jo, teiksim, tikpat labi varētu atbraukt arī no kādas ārzemēm, pieņemsim, turisti un ieraudzīt, ka bērnam. Saprotiet, tam zvanam jau nav nekādas jēgas. Tas bērns ir nopircis to pudeli, aiznesis mājās. Ja? Kāda tam... Kādas sekas? Sekas jau nekādas patiesībā nav. Vienīgais ir tas, ka jebkurā veiklā jābūt šeit vēl pagaidām jābūt, ja tūlīt vairs nebūs tā. Katrā veiklā jābūt video novērošanas kamerai, kurā tiks piefiksēts šāds pirkums. Ja? Patiesībā, ja tas cilvēks piezvan un tagad tā atnāk institūcijas, ja, pagriež to bildi atpakaļ un skaidri redzams, ka tam bērnam pārdot alkoholu, tad, protams, ka tie sodi ir diezgan bargi. No otras puses, atkal, tiešām tas ir Dundaņas lauku veikaliņš, kur katrs katru pazīst. Un šie ir tie gadījumi, kas varbūt ir atšķirīgi no tā, ka ienāk, teiksim, Rimī vai Maksimā lielajā Rīgā un tur šādā veidā pārdod. Tā kā nekad nevar skatīties, protams, tā absolūti viennozīmīgi, bet es nekādā gadījumā šādu lietu tomēr neatbalstītu. Ja? Lai cik tas skaisti neizskatītos brīžām, var iztikt bez tā alus kādu brīdi. Man jau liekas, ka tieši nevajag žmiegt tās skrūvas, un to nedrīkst, un neko nedrīkst beigās. Un tu jau beigās jūs nesaproti, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst. Es būšu, piemēram, ļoti dusmīgs, ja nevarētu aizsūtīt savu bērnu pakaļ uz veikalu un atnest kaut ko. Tūlīt būs, ka lietot drīkstēs no 18 un pirkt drīkstēs tikai no 21. Tas baigi labi. Bet to jūs paši esat izdomājuši. Tu ne, jā. Savu grupu, kas ir šie te apkarotāji. Frīdi, ja tu, piemēram, ieraudzītu šādu skatu, teiksim, ignorēt vai arī uzskatīt, ka gaņau, ka tur ir apakšā kāds? Jā, varbūt, es tā pirmā brīdī droši vien arī padomātu, vai ne, kad viņš noteikti ne jau sev viņu pērk, bet nes vecākiem, vai ne. Protams, ja to darīt kaut kāds tīnis, 16-gadīgs, vai ne, tad būtu savādāk. Bet 7-gadīgs, kāds viņš pirks nav iebās putiņās un nav pagājušais visdrīzāk, vai tas ir varbūt lielākais, ko viņš ir izdarījis. Bet tādam 7-gadīgam, protams, es pat prātā man neienāk kaut kur sākt tur kasīties. 16-gadnieki, jā, bet 16-gadnieki viņiem ir tādi, ka viņi brīžiem izskatās pēc 25 gadiem. Jā, un man pašam ir prasīts Amerikā lidostā pasi, lai bārā nopirktu viskiju. Un viņi saka, parāda personas apliecinošus dokumentus. Es saku, kāpēc, bet tu tiešām izskatos pēc kaut kāda tīņa? Es saku, nē, tu zini, tīņiem mēs prasām, vai ne? Un, kad mēs citiem neprasām, tad viņi atkal uzmet lūpu, kāpēc jūs mums prasiet un citiem neprasiet. Tātad viņi prasa visiem pēc kārtas. Tas ir otra galējība pilnīgi, vai ne? Kad mēs tagad rietā nevarētu bez personu apliecinošu dokumentu nopirkt alkoholiskos dzērienus. Ja? Acīm redzot, ir bijuši tādi gadījumi, varbūt tās, ka izskatās tiešām jau gadu. Tur ir vienlīdzība. Ja reiz tu prasi tīnim pasi, tad tev jāprasa ir visiem. Jā, tāpat arī klubos, kad tu nāc iekšā, tieši tāda pat sistēma darbojas. Līdz 21, tad līdz 21. Anatolija, ko tu darītu, ja tu redzētu šādu situāciju? Un vispār, kāda tev ir nostāja šajā brīdī? Vai būtu jāziņo, vai būtu jārunā, vai būtu jāinteresējās par?
Var gadīties, ka es pat nenorēģētu uz to situāciju. Ja tas būtu tādā patiešām mazāk kādā lauku veikaliņā kaut kur, vai esam pievērst uzmanību, es nezinu. Katrā ziņā es neskrietu zvanīt, tas viennozīmīgi. Es izstāstīšu vienu piemēru. Kaut kādus gadus, varbūt 10 atpakaļ spēlēju muziku, un balvā bija par dziesmu varēja dabūt alus pudelīti. Vai ne? Bet tas bija kaut kā 10, varbūt 15 gadu atpakaļ. Vai ne? Bet skaidrs, kad bērns viņš tagad nodzied dziesmu, viņš atnāk, ka saka, tu gan vēl esi pa mazu, tu ej un staigā. Kā visiem ir alus par dziesmu, viņam nav. Pēc kaut kādu brīdi viņi atnāk, tur tās bērniņš ar sīkiem, un tādā kaligrafiskā rokrakstā uzrakstīts, mans dēls drīkst dzert alu, tētis. Jā, un apkārt arī tādu 10-gadīgu, 12-gadīgu tā stāv. Es pilnīgi skaidri saprotu, kam tas alus ir paredzēts, ka viņi paši arī taisās un izdzert. Protams, to zīmītis parādīja visiem pārējiem, tas bija jautrībai, bet tev ir jāsaprot, kurā brīdī tiešām tas ir viņam, un kurā brīdī tas nav 7-gadīgais noteikti, ka viņi ieteicās dzert. Visu lieliski zina. Tur zina, jā. Bet jums vispār šķiet, ka Latvijā būtu jācīnās ar alkoholu, alkoholismu patērēšanu, par alkoholu patērēšanu par daudz, par agru. Labi, nerunāsim 7 gadi, noteikti tomēr jau ir tāds, absurds skaidrs, bet tomēr vai ar vienu nesāk ātrāk, ir bieži vien internetā arī ziņas, kad jau ap 16 sāk mest nost jau gan cigaretes, gan alkoholu. Jā, es zinu vienu meiteni, ka 17 gados atmet smēķēt. Lūk, par šo vai nebūtu arī jāsāk uztraukties? Jā. Uztraukties, kad ir pārāk viegli tikt klāt, tomēr jau zināmā, jaunā vecumā, labi, nerunāsim 7. Drīzāk tur ir jāuztraucās par to, vai neteiksim, ka pārāk viegli nokļūst pie naudas, jā. Jo, pēc būtības, 16-gadīgam, kur viņam nauda, viņš nopirkt tas cigaretes, kas tagad maksā patiesībā, tā, diezgan nopietni, ja? Ne jau arī tas šņabis ir pavelti, ja? Tad drīzāk ir runa par to, kādas ir šis kabatas naudas un kur tas cilvēku bērns tiek pie tās naudas. Pusdienu naudu. Jā, pa pusdienu naudu, pa 2 eiro, tad daudz tur arī 16 gados nepiedzērsties, ja? 4 pusdienas. Pareizi. Un paši balīts sanāk. Bet var jau cīnīties dažādi. Tagad arī, teiksim, Saeimā ir apritēt tagad atkal kārtēs akcijas paaugstinājums. Ja? Tā lieta ir svēta, paaugstināsim alkoholam akcijas. Un tad, bet tas motivācija, kāpēc paaugstināt akcijas? Mēs iegūsim papildus ieņēmumus budžetā un varēsim tagad bērniem jau 4. 5. klasē tagad apmaksāt bezmaksas pusdienas. Ja? Bet tad kāpēc palielināt to akcijas? Pēc būtības jau šis instruments ir tas, ka tu būtībā gribi samazināt šo te alkohola patēriņu. Bet te ir kad palielināt akcijas, lai varētu 4. klases, 5. klases bērni bezmaksas pusdienas baudīt. Un garantija ir gandrīz tāda, ka pilnīgi noteikti akcijas nodokļu palielināšana negarantēs to, ka palielināsies iekasējumība. Jo atkal strādās daudz motivētāk točkas, atkal plūdīs pār robežai, teiksim, kārtējais nelegālais šņabīts. Un šeit ir runa par to, ka tā cīņa viņai jābūt, bet viņai jābūt ir normāli skolas, teiksim, līmenī, ir normāli jābūt sporta laukumi, ir normāli jātais trenažieru zāles pieejams visiem. Tātad ir jācīnās nevis ar... Jā, ir jāpiedāvā tev, tiešām trenēties, jo ja tu kārtīgi trenēsies, tad tu būsi iedzēries iepriekšējā vakarā. Aizies uz treniņu zāli, tu tur vienkārši galu sados. Tā kā būtībā ir jāpiedāvā alternatīva, nevis cīnīties pliki pret šņābu. Saprot, viņi jau kožais neko darīt, vai ne? Un ja tam cilvēkam būtu ko darīt, viņam nebūtu svarīgs tas alkohols. Jā, un ja viņam nākošā dienā jānoskrien ir, tagad brīnišķīgi šie visi maratoni, kas, viss šis skriešanas kults, kas tagad sāk. Jā, riteņbraukšanas tas ir tas foršākais, kas var būt, un tas ir tas, kas garantē, ka, iedzert vajag kādreiz. Ja? Bet tas garantē to, ka tas cilvēks ir uztur formā, un līdz ar to viņš to darīs, ja viņš arī darīs. Tad viņš to darīs tā, lai tas netraucē viņam pēc 3 dienām noskriet maratonu. Katrā ziņā tas būs vismaz balansā. Tomēr, ja arī iepriekšējā vakarā būs varbūt tusēts, kā saka, tad nākamajā dienā tas viss tiks izskriets un izsvīsts pareizi, vai ne? Es vēl gribu vaicāt par... Bet es neteiktu, ka tas ir labi. Nākamajā dienā. Tas nav noteikti nav labi. Tur iznāk tā kā to labāk nedarīt. Ja tev iepriekšējā vakarā kāds tusiņš, kā mēs sakam, vai kaut kas tam līdzīgs, labāk nākamajā dienā neiet uz to sporta zāli, iet aiznākamajā dienā.
Jo tā vairs nebūs veselība. Tas būs pilnīgi pretējs efekts tam visam. Mēs jau aizvirzījāmies no tēmas. Katrā ziņā mēs jau sākām runāt jau vispār globāli par alkoholu kā tādu, bet katrā ziņā jūs viedoklis skaidrs. Iesim pie nākamās tēmas. Aktuāli noteikti jāsāk būs ar Ingmaru uzreiz ar tevi. Proti par to, ka no Satversmes griba tagad izslēgt ārā kristīgās vērtības. Un šīs te... No preambulas es jāsaprot tā. Jā. Un Andrejs Varanovs, kas ir iniciatīvas autors, saka, ka Latvijā bez kristietības ir pārstāvēts arī citas reliģijas. Un kā jums šķiet, vai vajadzētu šo kristīgās reliģiju, vispār šo formulējumu kā tādu, varbūt mainīt, jo tik tiešām mums Latvijā nav tikai kristietība. Un viņš arī uzsver, ka Latvijā bieži daudzas lietas patiesībā Latvijas identitāte ir veidojusies no lībiešiem, no senlatviešiem un vispār cilvēciskās vērtības, kas ir bijušas. Kā jums šķiet? Pirmām kārtām man šķiet, ka Latvijas Republikas Satversme nav tāda zem līmeņa kroga ēdienkarte, kur var mainīt ik pa dienai. Ja. Tikko bija ļoti plašas diskusijas un nevar to pārmest, ka preambula tiktu pieņemta bez kaut kādas diskusijas. Bija gan zinātnieku aprindās debatas, gan saimā pietiekoši garas debatas, gan mediju vidē bija ļoti daudz debatas par preambulas nepieciešamību vispār, par saturu un par katru vārdu burtu, kas tur bija. To mēs pat esam beiguši. Un tagad Latvijas Republikas Satversmē ir preambula tādā tekstā, kāda viņš šobrīd ir. Un tagad atsākt atkal visu šo karuseli, es uzskatu, ka mums ir daudz dažādu tēmu, par ko debatēt. Vajadzētu, un kas ir debatēšanas vērta, šobrīd man šķiet, ka Satversme nav tas dokuments, kas būtu atkal ik pa mēnesim jāmaina, un kaut kas tur tā ieliek iekšā, tā izņem ārā. Tad domājam tā, tad domājam šādi, un te nav pat svarīgi, cik reliģija pārstāv šeit Latvijā ir. Tā tēma jau bija izrunāta, debatējot par preambulas tekstu, kādu viņš tika pavisam nesen pieņemts. Garā ziņā šī iniciatīva, kamēr viņa nonāks līdz saimai, jāpiet laikam, jo jāatgādina, ka viņa šobrīd ir manabalss.lv, kur ir jādabū 10 000 sabiedrības cilvēku balsis. Un, kā jums šķiet, pārējie kungi, Anatolija, kā tev šķiet, vai kristīgās vērtības nav pārāk tāds šaurs tomēr skatījums uz vispār? Pastāv jau, neatkarīgi no reliģijas, pastāv jau elementārs nerakstītās vērtības, ko vajadzētu sākt no bērnības, no ģimenes, no skolas audzināt, tad varbūt arī atkrist šādi jautājumi par, ka lūk, tikai kristīgās vērtības tagad kaut ko mainīs un glābs. To nezinu. Pasaka, bet kuras reliģijas, teiksim, pamatvērtība nav, tev nebūs zakt? Jā, ja mēs skatāmies uz baušļiem. Jā, tieši tā. Jā, bet man patīk viens tāds citāts arī, ko viņi uzsver, ka kristīgo vērtību brīva interpretācija var radīt tādu likumu pieņemšanu, kur noteicošais būs kristīgas dogmas, vesela saprāta, demokrātijas un zinātnes vietā. Teorētiski, ja neskatās šo lietu pēc būtības, bet paņem vienkārši kristiešu vērtības kā tādas, tad var rasties kaut kādas šīs dogmas pamatā, likuma pamatā. Frīd, kā tev šķiet? Es jau būtu vairāk par cilvēcīgām vērtībām un nejaukt tur reliģiju iekšā, jo galā reliģija jau neiet kopā ar valstu. Tas ir kaut kāds atsevišķs kantoris vai kā. Bet es nedomāju, ka tur vajadzētu likt kaut kādu akcentu uz kaut kādiem. Tā kā viņš ir, tad lai viņš arī paliek. Ko tur tagad maisīt to ūdeni? Mums jābūt vairāk cilvēcīgiem un jāuztraucas par cilvēcīgām vērtībām, lai 7-gadīgi puikas tēvam nebūtu problēmas, kad viņam atnes salu. Par tām vērtībām mums ir jācīnās vairāk nekā te par... Tas, man liekas, tāds bišķi ūdens maisīšanai. Kurš arī ar to saprot? Dažam šķiet, ka, teiksim, tas formulējums kristīgās vērtības nozīmē to, ka, tā kā kristīgā baznīca neatzīst vienzimumu laulību un tam līdzīgi, kad ar šo ierakstu, ne par ko citu, bet ka runa ir par to, ka tagad, lūk, tas būs tas šķērslis vienzimumu laulībām un tam līdzīgi. Kurš ar to domā? Un tāpēc arī vienmēr tiek ļoti skrupulozi praktiski viss pierakstīts, kā notiek šīs debatas arī juridiskajā komisijā saimā, kur runā par kaut kādām katru tur vārdu vai ne, Satversmes grozījumos, lai saprastu arī pēc tam, kas ar to ir domāts un kāda tam ir bijusi tā jēga. Un šobrīd man jau šķiet, ka tiešām reliģija, nav jau tur tā reliģija, ir
tā pieminēta kristīgās vērtības. Kristīgās vērtības, nu, tās ir savā ziņā tās, kas ir noteikušas šo konkrēto zemi, ģeogrāfisko vietu, apdzīvojušās tautas, kaut kādu ikdienu, ja. Jā, būtu interesanti zināt, kas ir tieši tas, ko viņi gribētu iekļaut vairāk, vai varbūt tas ir vispārīgi. Jā, tas ir vispārīgi. Kurš šeit pat blakus, vai ne, teiksim, Krišnī, teiksim, šiem te gājieniem, kurš aizliedz viņiem šeit staigāt, teiksim, pa Baroniju? Neviens, ja? Viņi staigāt dara. Jā, viens no variantiem tiešām varētu būt iespējams, ka tomēr kristīgās vērtības ir tradicionāli ģimene, laulība, vīrietis, sieviete, un iespējams, ka tur apakšā varētu būt arī. Arī tie paši baušļi manis pieminētie, ja, kuri arī pie jebkuras citas reliģijas ir pilnīgi praktiski tādi paši. Kā jums šķiet vispār, vai šādas parakstus vajadzētu vākt, jo te beigās ir tomēr sabiedrības iniciatīva, un tad redzēsim, vai viņi aizies līdz Nē, paraksts vajag vākt, un tāpēc jau arī bija šī doma par šo te, tā ir tāda sabiedrības viedokļa izpēte. Vai tas aiziet tālāk, neaiziet tālāk, tas cits stāsts, bet tas nav slikti, ka sabiedrība kaut kādā veidā domā līdzi kaut kam un mēģina iesaistīties, tas ir ļoti labi, jo pretējā gadījumā sanāk tā, ka vienreiz nobalsoja, pēc tam tu vari kaut ko, internetā komentāros, ja, bet šeit ir kaut kāda tomēr viedokļa aptauja, un ja ir kaut kāda ideja, kas ir tā vērta, tad varbūt viņi tur arī diezgan ātri savāc tās balsis, un pēc tam arī tomēr tā debata Saeimā notiek. Tā kā noliegt šo manu balsu vajadzību es negrasos, bet katru atsevišķi, teiksim, šī projektiņa atkal ieguldījumu, tā. Jā, šo te balsu vākšana arī apmēram varētu būt skaidrs, cik tad cilvēkiem tiešām šī problēma sāp. Jā, jo cik ātrā laikā tu vari savākt, tas ir tas rādītājs. Frīda, kā tev šķiet, vai šādas te balsu vākšanas būtu nepieciešams, teiksim, par jebkuru iniciatīvu un šajā gadījumā par šo? Kurš te var aizliegt cilvēkiem aprunāties savā starpā un uzzināt viņu domas, bet mēs varam aprunāties par to, vai ir jēdzīgi, kad ziemā saule lec tik vēlu un vajadzētu kaut kā agrāk uzliekt viņu. Tas diezgan bezjēdzīgs tēmas. Tu runā par to pulksteņu grozīšanu, Nē, divreiz. Nē, tas ir par to runāju. Nē, es runāju par to, ka pagriezu viņi sāk lekt ātri. Jā. Bet jau gribās parunāties cilvēkiem, lai runājās. Es jau domāju, ka tiešām tas viss tur ietver tāds vienzimumu laulības vairāk apakšā, nevis kaut kādas kristīgās vērtības. Bet cilvēkiem gribās parunāties, lai parunājās. Tu esi kaut parakstījies kādā no iniciatīviem? Nē. Anatolija, arī neesi. Kā tev šķiet vispār vajadzētu vākt balsis par kaut kādām iniciatīvām? Zināmā mērā tas vismaz vienas daļas sabiedrības kaut kādu viedokli parāda, bet viena daļa sabiedrības, man liekas, tur piedalās pat īpaši neiedziļinoties. Diemžēl. Aiz neko darīt. Arī. Vai, rekā, tur visi, es arī. Un pēc tam viņš padomā, labi, pārpret, kas no tā būs, ja būs citādāk. Viņš tik tālu neaizdomās. Bet pamatā jau tas balss vārds ar tādu domu, ka tas ir pret kaut ko. Pret kaut ko, jā. Nevis pār. Bet, Reku bija viena par, ka vajadzētu marihuānu dekriminalizēt. Tas bija par, kaut kādā ziņā, vai ne? Nē, tas bija pret marihuānas aizliegumu. Arī. Īstenībā daudz viņi skatās, vai ne? Taisnība. Labi, šo tēmu arī esam noslēguši. Principā tad vienīgi jāskatās, kā tad ies iniciatoriem, kā ies vispār... Bet tur jau tā iniciatīva ārkārtīgi vispārīga. Tu patiešām jāsāk gandrīz vai domāt, kas kāds tur zemtekstam vispār. Un jautājums, ko viņi grib, lai ir tā vietā, lai kristīgās vērtības nomainīts pret ko? Vai ievērot citiem vārdiem? Nē, par to es saku. Mēs katru pusgadu mainīsim satversim. Kur tad? Bez tam preambulu, kas praktiski tikko, tad ir Jūs taču tikko kā ņēmāties ar to, vai ne? Nesen atpakaļ, kā tika sataisīt tā kā liela redakcija, vai ne? Akal kaut kas nav labi. Katrā ziņā ir svarīgāks lietas, par kurām runāt un domāt. Varbūt viena no tām šodien ir hokejs arī. Un pārējot šādi uz nākamo tēmu, tad rītdien mums ir diezgan izšķiroša spēle. Proti pret Franciju. Tā jau mēs vēl nezinām. Vēl nezinām. Šodien jāskatās, kā ies Austrija ar Vāciju. Tagad viņi spēlējām. Īsi mums studās reklāmas pauzē jāaiziet. Kā jūs šogad visi skatāties čempionātu? Sekojat līdz spēlēm? Es parasti izlasu novīzē rezultātus. Aha. Labāk ar Šveici es redzēju. Ar Šveici? Jā.
Kanādu neredzēju, paldies Dievam. Jūs vispār tad, kad skatāties, jūs tā ļoti jūtat līdzi, nu tad labi, vai arī jūs speciāli neskatāties? Es nevaru, man grauž nervus šitas kopā. Man nervu sistēma netur skatīties hokeju, un es labāk izlasu rezultātu, un tas ir tās pļakš un rezultāts un viss, vai ne? Tu domā par kaut ko citu? Jā, 70 minūtes, kad tu sēdi pie televizoru un pārdzīvo, un tu esi vairāk piekus, man liekas, nekā hokejisti īstenībā. Jā, nu katrā ziņā tas emocijas ļoti daudz paņem. Es sev sargāju tajā ziņā, es neskatos. Tev laikam prasīt nemaz nevajag, skaidrs, ka noteikti sako līdz čempionātam pareizi. Gan sekoju, gan arī strādāju. Nu jā, tieši tā. Nu, lūk, jau pēc reklāmas pauzes parunāsim par vispār čempionātu kā tādu un parunāsim par kādu interesantu faktu, proti, ka mūsējie vismaz ir pirmajā vietā, citā ziņā, proti ir visrupjākā komanda no visu čempionātu komandām. Parunāsim par to, kā tā ir sanācis, kā jūs vērtējat. Vai tas nāk par labu mums vai ne? Es pateikšu tikai vienu teikumu pirms reklāmas pauzes. Visvairāk sodu minūšu un visrupjākā komanda, tas nevienmēr ir viens un tas pats. Tātad tas nozīmē, ka ir arī citas, par kurām varbūt tās, kuras ir vēl rupjākas. Bet tas arī būs pēc reklāmas pauzes. Runāsim tālāk par vēl ļoti daudz tēmām, gan par hokeju, gan par naudu, gan arī iespējams par talku, ja paspēsim pagaidām aizējām reklāmā. Un preses klubs atkal jūsu ekrānos un jāatgādina, ka iepriekšējā pusstundā pārunājām ļoti daudz dažādas tēmas, palikām pie vienas, kas ir ļoti aktuāli pilnīgi, man liekas, visiem, jebkurā vecumā, jebkuram dzimumam, proti par hokeju sākām runāt. Bet atgādināšu, ar ko šodien es sēžu kopā, un es sēžu kopā ar 3 burvīgiem vīriešiem, ar 12. Saeimas deputātu Ingamāru Līdeku, sveiks vēlreiz, ar Frīdi un ar Anatoliju Kreipānu. Kaut kā uztraucos, tad, kas saka jūsu vārdus. Interesanti. Nu labi, mēs palikām pie hokeja, palikām pie tā, ka mūsu hokejisti nodēvēt kā pirmā komanda ar savu rupjību. Un, Anatolija, tu teici, ka rupjība ir viens, otrs tomēr ir soda minūtes, kuras ir 104 šajā reizē. Tieši tā. Tas jau nenozīmē, ka mēs ejam laukumā un to tik darām, kā tur kaujamies un vācam tās. Tur jau tie disciplinārie sodi to lielāko daļu. Protams, arī tos nedod bez iemesla pilnīgi. Tomēr tam pašam Kristapam Sotniekam bija lielais sots Jānim Spruktam. Tagad ir Feiva un patiesībā ne Sotnieks, ne Sprukts. Viņi arī nekādi pēc tam papildus netika sodīti. Tagad aizsargs, diemžēl nevarēs spēlēt izšķirošo maču. Viņam iedod diskvalifikāciju par to. Tas bija patiešām tāds, ko sauc par rupju gājienu, tāds rupšs paņēmies, un tas bija pret Austrieti, jā. Bet pārējais, un tās ir spēles epizodes, kurās, tīpaši attiecībā uz Jānu Spruktu, tur varēja būt, varēja nebūt. Šis ir tas gadījums, kur tur ir nebija it kā celi, ka tu, dod jau par tādiem to 5+20, bet tur arī, no kura atkārtojuma punkta skaties, izskatās nedaudz citādāk. Un es to tā neakcentētu uz to, ka tas, tagad Latvija nezin kā, cik rupi spēlē. Cita lieta, ka mēs tos noteikumus pārkāpjam tādās varbūt dažkārt nevajadzīgās situācijās, bet es negribēju tagad atkal pārvērst šo par sporta raidījumu. Bet vispār, teiksim, tādai sabiedrībai arī izlasa, pieņemsim, cilvēks ir, skatās pie televīzijā, skatās šo te, un ierauga rupjākā komanda vispār čempionātā. Tas, kurš skatās, tas to saprot pareizi. Tas, kurš neskatās, bet tikai izlasa. Es domāju, ārprāts, ko te viņi tur tagad aizbraukuši. Jā, jo rupjākā komanda tas būtu tad, ja viņi iet un visu laiku lamātos. Tā to varētu visticamāk. Kautos tur un tā tālāk, un to tik darīt, kā sista tos pretiniekus nabagus. Tā jau gluži nav. Frīdi, kā tev šķiet? Mums nemaz nav tāda spēlētāja, kas ir pēc savas dabas tāda rupji spēlētāji. Nav labi. Ik pa brīdim kāds varbūt paņem saplēšās, bet ja vajag, tad sevi un savu komandas biedru jāizstāv. Tur gan neviens mūsu komandā nav jālūdz to darīt. Tur visi gatavi. Frīdi, kā tev šķiet? Tu teici arī, ka tu pāršķirst avīzes, ieraugi kāds ir rezultāts. Tagad tu
paņem avīzi un ierauga, ka mūsēji ir visrupjākie. Kā tev šķiet? Nu, Šnervas saudzē. Jā, pirmkārt, jau hokejs ir spēka spēle, un tas arī ir tas, kas daudz piesaist pie tā hokeja. Tur nav tāda, teiksim, balets vai ne, kur viss ir tā ļoti tā kaut kā harmoniski un baidās pieskarties viens otru. Protams, tur ir kontakti, un tie kontakti cīņas karstumā var iznākt visādi. Es nedomāju, ka viņi būtu jānosoda un tagad jākaunina vai nu kā tad jūs tagad rupi spēlējiet un kaunaties un valdaties kaut ko. Nē, čerlē spēlē. Viņi zina, ka viņiem vajag uzvarēt un faktiski dažkārt tā uzvar, lai viņi nāk ar jebkuriem līdzekļiem. Ja tu vari vinēt ar rupi spēli, nu tad manas pēc spēlējiet rupi, bet jums ir uzdevums vinēt un vienalga kādā veidā jūs to panākiet ar zobiem un nagiem, ar nojām un slidām vienalga, bet tam rezultātam ir jābūt mums par labu. Man tas netraucē, ka mums ir visvairāk soda minūtes ir un malači. Tas nozīmē, ka vienīgais tas nenāk par labu komandai, jo, tad sanāk mazākumā bieži vien spēlēt. Jā, viņiem ir jāvinnē. Vai viņi vinnē ar rupi spēli vai ar maigu spēli, tas nav svarīgi, viņiem ir galvenais jāvinnē. Kā viņi izdomā kādu taktiku, vai viņi pretinieki iebiedies, varbūt, ka viņi iebiedies pretinieki tā, ka viņi baidīsies tuvoties Latvijas izlases hokejistiem, un tad viņi būs savu panākuši, mēs varēsim mierīgi iet uzbrukumā, vai ne? Bet, es tā fantazēju, es diezgan tālu no tām taktikām. Ingmār, es sen uz nepajautāju. Es tikai zinu, ka daži cilvēki saka, ka es to hokeju neskatos, jo citādi man pēc katras spēles atkal kāds sirms mats, tāpēc es saprotu Frīdu, kurš neskatās hokeju. Viņam nedraudojas tie sirmie mati. Man jau arī matu vairs nedraud nemaz arī. Man atmiņā kādreiz bija no Sērģis, vai ne? Un tad arī, kad beidzās, teiksim, tas beidzās braucieni, un visi tādi dubļiem aplipuši, vai ne? Un tur ir Sērģis. Viss jau tīrā klozītē, vai ne? Saka, kā jūs tā tīrs? Saka, vai pa priekšu braukt? Un te jau tas pats, manuprāt, arī par to netīro spēli ir tas, ka, pamatā jau tas ir tad, ja es tā saprotu, ka tu kaut kur nepaspēji, kaut kur nokavēji, kaut kur tev drusku tās profesionālitātes pietrūks, tad tur ieķeksē, vai ne? Vai kaut kur tur tā neveiksmīgi to spēku paņēmienu pielieto, ka tas varbūt nav rupjība, ka tie ir vairāk tādi, brīžam tie tomēr ir tādi izmisumi kaut kādi soļi. Ja tu ar to ripu skries visiem pa priekšu, tad pret tevi būs rupja spēle. Nevis tev būs iespēja kaut kādā veidā izdarīt kaut kādu rupju pārkāpumu. Tā kā tā, brīžam tā ir varbūt tomēr kaut kāds maz nieciņš, kas pietrūkst kaut kāda meistarības, kas izraisa tās situācijas, ka tu varbūt glābdams tur tos kaut kur neveiksmīgi atkal izdara kādu pārkāpumu. Bet katrā ziņā, lai vai kā mums veicās vai neveicās, bieži vien mēs tik un tā ar kaut ko izceļamies. Mēs vienmēr esam skaļi, vai mūsu līdzjutēji ir ar brāngā skaitā. Topā kopš, man liekas, numur 1, vai ne? Kopš 97. gada, kad mēs iekļuvām tajā elites divīzijā, tad jau mūs zināja tur mazāk. Un es atceros 2008. gadā Halifaksā, tas ir Kanāds pašā galā, kad tur Kanāds, vietējais avīzes mūsēji faniem rakstīja nemazāk kā par hokejistiem, jo tur daži bija paņēmuši kredīti, lai varētu aizbraukt uz pasaules čempionātu. Kanādieši, kur hokejs ir gandrīz reliģija, viņi bija neizpratnē, kā tas var būt, paņemt kredīti, lai braukt uz hokeju. Un tā kā mūs aizbrauc, tad visi tie palīgi, kas bija tribīnēs un apsargi, teica, ziniet, garlaicīgi bez jusējiem. Nav vairs tā garša tajā tribīnē. Jā, tā, kā es saprotu, arī paši spēlētāji ir teikuši, ka tāds riktīgs sastais spēlētājs. Protams, tas ir viennozīmīgi. Un apskaties, kas tur Prāgā darās brīžiem, tad tāds sajūta, ka Latvijā tā spēle notiek Arēnā Rīga šeit. Patiesībā šo te līdzjūšanu hokejam varētu likt klāt jau pie tādas latviešu identitātes, kā jums šķiet. Tā, ka mēs esam tāda kārtīga hokeja tauta. Nav runa par latviešu identitāti. Te ir savā ziņā pa Latvijas iedzīvotāju identitāti. Jā, tur ir tādā ziņā tur nedalās tie cilvēki tautībās, tas ir viennozīmīgi. Mums ļoti reti ir jāspēlē Krievijas izlase, paldies Dievu. Jā, bet, zini, man ir daudz ļoti labu paziņu un pat draugu tādā krieviskā vidē, te pašā Daugavpilī. Viņiem ir ļoti laba nostāja. Viņi teica, ja spēlē Krieviju ar Čehiju, skaidrs, ka mēs būsim par Krieviju. Mēs esam pēc tautības Krievs, bet ja spēlē Krieviju pret Latviju, kāpēc lai es būtu par Krieviju? Skaidrs, ka es būšu par Latvijas izlasi. Vienreiz bija anekdotisks gadījums. Tas gan neties uz hokeju. Mēs Spidvejā pasaules kausā uzvarējām Krieviju un tikām pusfinālā.
man krievu čaļi nāk klāt un saka, redzēji, kā mēs krievus piesitām? Nu, smieklīgi no vienas. Jā, bet ka Latvija toreiz toreiz vinēja Krieviju tur Pēterburgā, nu tad braukt no centra uz Mežparku bija diezgan neomulīgi te tramvajā, jo tur kakkaņi naši. Tas atkal individuāli. Tajā brīdī mēs braucām uz Lietuvu ar motocikliem un bija vēl muitas punktu un piebraucam pie robežas. Nav neviena dzīve dvēseli. Un nesaprotam, kas notiek. Mēs vēl pasiem tā kā stāvam, tā kā vai braukt pāri tagad vai ne, vai pēkšņi nomainīs kaut kas, ka nav varbūt jārāda pats. Un pēkšņi ir kaut kāda liela bļāviena un soļu dimdoņi pa otrā stāva gāžās zemē muitnieku vai ne, un ar lieliem bļāvieniem ir latvieši uzvarēja. Brauciet vairs ne pas, nevajag neko. Tāda neizpratnē, kas ir noticis. Pēc tam mēs Viļņā uzzinājām, kad mēs vinējām hokeju 3-2. Jā, 3-2 laikam. Jā, bet tad viss tā Lietuva nāca un apsveic mūsu, vai ne, un teica, mēs viņus basketbolā, jūs viņus hokejā, mums kopā viss izdosies. Man bija līdzīgi Indonēzijā, kad pusē turks vinēja futbolā, un es tieši biju Indonēzijā, Džakartā, kad arī nāk tā klāt, vai ne, un tā uzmanīgi taujā, vai tiešām pareizi saprast, ka no Latvijas, vai ne, un tas sakoja, mēs tur tā uz nākošo spēli, tad mēs tikai par jūsējiem. Jā, bet dažiem, kas pēc tam aizbrauc uz Turciju, braucot tā taksīt vai vēl kur labāk nevajadzēja teikt, ka viņš ir no Latvijas. Mēs Horvātijā tā gan arī norāvāmies. Sportam ir liels spēks tādās izpausmēs. Horvāts viens, kurš ir basketbola fans, un mūsu sieviešu izlas bija vinnējis Horvātijas izlas. Mēs te tā kā piebraucam to sieru nopirkt, ko viņi tur taisa to kāzu sieru, no kuries no Latvijas. No Latvijas. Jums būs. Jā, un tad viņa sieva bija klāt. Viņa saka, ne, tie ir klienti, tie ir pircēji, vai ne, un neesi drusmīgs, bet viņš bija galīgi ellīgs, vai ne, jo mēs latvieši trāpījušies nagos, kas horvātu basketbolists vinnēja. Tas ir redzot priekšstats. Siers bija labs? Siers bija labs, jā. Tad viss kārtībā. Jā, es kādreiz gribēju arī prasīt par to, ka tad jau tomēr, skatoties, kā mūsējie sportā, kā viņiem iet, un arī mūsu līdzutēji, tas arī liecina vispār par latviešiem kā tādiem. Pēc tam ieraugi jau latvieši jau uzreiz asēs tā hokejs, tā futbols, tā. Bet pagājušajā nedēļā bija kaut kāds raksts. Bija raksts par to, ka mūsējiem līdzutējiem trūkst izdomas, ka kā vienreiz sāk ar tām pašām dziesmām, ar tiem pašām bungām un ar plakātiem, un nekas nav mainījies. Tā jau arī tradīcija, nevajag jau visas tradīcijas. Nevajag mainīt. Varbūt visu nevajag, kaut kā, tā jau gluži nav, ka nav izdoma, ir jau izdoma tur. Iedomājies arēnā Jurčiku pret kaut kādu Anniņu nomainīt. Diezgan kolorīti tas viss izskatās. Un līdz šim brīdim hokeja spēlē ar ripu, jā? Nekāda izdoma nav, vai ne? Kā sāka ripu spēlēt, tā jau tagad ripu spēlē. Kāpēc ne 3 tur kaut kādā priekšā? Tā nevajag, tik traki nevajag. Jā, vispār ir jautājums, ko varētu mainīt. Tur cilvēkiem ir izdoma viss kārtībā. Ja čaļiem sanāk, tad kāpēc kaut kas ir jāmaina, vai ne? Tāpat labākie, tāpat viņi ir labākie līdzjutēji. Ko var vēl mainīt? Ja viņi ir jau labāk. Es domāju, ka fanam arī tas, kas nāk no, kā kādreiz teica, kā Šlesers teica, no iekšām, ja? Tad tam arī ir jābūt. Tas arī ja tā pārmērtu sāks organizēties, diez vai tas dabiski sanāks. Labi, tūlīt pabeigsim šo tēmu. Vēl pēdējais jautājums noteikti jāpajautā, bet jājautā uzreiz ir varbūt sākumā Anatolijam. Pirmkārt, kā tev vispār šis čempionāts kopumā ir šķitis un ko tu sagaidi varbūt no pēdējiem jau metriem? Patiesībā labs, jo sen nebija redzētas tik rezultatīvas spēles, tik daudz rezultatīvas spēļu, un tas ir labi. Es ceru, ka tā ir tāda jauna tendence tai hokejā, ka vairāk tādas atklātas spēles, un arī tādi niansītēs, es arī neiedzirināšos, kas noteikumos, šis tas pamainīts, kas arī sekmētu atklātu hokeju, mazāk pauzes, un katrā ziņā lielākā daļa spēļu ļoti aizraujošas un interesants. Ļoti daudz spēļus redzēs, ne tikai Latvijas piedalīšanos. Tieši ar Latvijas redzēju mazāk, varbūt pat nekā citām komandām tā sanāk tas darbs specifikas dēļ, bet ļoti labs turnīrs, kurā kaut ko ļoti grūti prognozēt, jo grupu turnīrs ir viens. Sāksies izslēgšanas spēles 14. Tas būs pavisam kas cits. Tas, ka Kanāda tagad visus sit pa labi, pa kreisi, tas, protams, liecina, ka tā ir ļoti nopietni noskaņojusies, jo 5 gadus pēc kādas kanādieši tālāk par ceturtdaļfinālu nav tikuši.
Viņi nolēmuši stingri darīt. Vai pietiks spēku līdz galam šitā izdevuma? Pagaidām nekas neliecina, ka nepietiks, bet tieši tā. Sāksies izslēgšanas spēles, tad redzēsim, jo katrā ziņā pašreizie čempioni, kur Oļegs Znaroks, Harijs Vitoļiņš, Krievijas izlases pagaidām stipri nepārliecinoši izskatās, bet arī tas neko nenozīmē. Redzēsim. Īstais turnīrs tām lielajām komandām sāksies 14. maijā. Tad mums ir laiks pagaidīt, bet šis te uzdevums, kas viņiem it kā uzdevums būtu 10. vietā, tam ir nozīme šajā brīdī vairs jau, vai galvenais neizkrist no galvenā? Šodien galvenais ir neizlidot ārā, jo tas sižets, diemžēl, izveidojās tāds, kā tas ir izveidojās, un tur jābūt tur klāt, un tuvāk komandai, lai varētu kaut ko konkrētāk par to runāt šeit no Rīgas. Tas nebūtu korekti tagad no manas puses izdarīt kāds vērtējums un tā tālāk. Un katrā ziņā ar šo sastāvu šī komanda noteikti varēja nospēlēt krietni labāk. Kāpēc tas nesanāca? Par to tad runās, kad beigsies šis turnīrs. Un tagad uz karstām pēdām te mest lielus akmeņus tur vienā dārziņā vai otrā dārziņā var netrāpīt nevienā, ne otrā. Frīd, tev būtu svarīgi, ka Musēja iegūst 10. vietu? Vai tev būtu svarīgi? Kas tev būtu svarīgi šajā čempionātā? Man ir svarīgāk, lai viņi paliek šajā augstākajā divīzijā un lai viņi parāda skaistu un rezultatīvu spēli. Nav tik svarīgi, vai tā ir 10. vieta vai 12. vai 7. Protams, katra vieta ir augstāk, jo labāk, bet galvenais ir noturēties ar tiem monstriem kopā, jo tomēr mēs esam mazā Latvija, vai ne? 19 gadus mēs tur esam. Jā, tas ir praktiski jau mēs var izgriezt krūti visiem to stāstīt, kad redz, kā Latvijas hokeja lielvalsts. Bet lai viņi spēlē smuki, lai ir rezultāts un rezultatīvas tās spēles ir. Jācer, ka arī Lauris Dārziņš varēs iziet, jo šodien viņš nepiedalījās treniņā, bet viņš bija trenežieru zālē, viņš darbojās individuāli. Tādās turnīros jau neatklāja parasti. Laurim tas, neviens jau neteiks, kas viņam īsti pavajag. Nekas nopietnas nav, tas ir skaidrs, bet... Man, piemēram, ļoti patīk futbols, bet tad man patīk, tur augsts līmeņa spēles, un man brīžiem ir viena alga, kurš vinē. Man interesē skaisti spēles. Lielajos turnīros tas lielākajai daļai tā ir. Jā, es vienkārši gribu redzēt skaistu spēli. Bieži vien ir tā, ka lielajos tādos turnīros, jau pa futbolu, tev tieši turnīra gaitā rodas kāda komanda favorīte. Tikai tāpēc, ka tāda ir kā iepriekšējā. Skaisti spēlē, kad tā pati Kolumbija, piemēram, bija, vai Meksika. Mēs jau maz zinām tos, kas ir. Bet tas ir cits tēmas. Par futbolu mēs parunāsim kaut kad vasarā, varbūt. Bet kaut kādās, iedomājies, ka šajā brīdī kaut kur kādās vēl 15 valstīs, vai ne, notiek kaut kādas šāda paša veida diskusijas un arī prasa, kā tu tur vērtē un tā. Bet mums taču 2 uzvaras ir, tūlīt būs 3. Cerēsim, ka būs. Bet tas ir no 16 tomēr valstīm, kuras nebūtu nav daudz mazākas pa Latviju, vai ne? Nav jau arī vairs. Tas laiks ir sen beidzies. Tāpēc visi basketbolu prot spēlēt, visi arī hokejs prot spēlēt. Tieši tā, ka tu vari elites divīzijā iziet un kādu apspēlēt bez īpašas piepūles. Atcerēsimies, kā mēs pirms 2 gadiem Austrijai zaudējām, atcerēsimies, kā mēs Japāna Slovenijai bijām zaudējuši. Jā, Japāna tur mākslīgi turēja kā Āzijas pārstāv, un tad saprata, ka no tā jau viņiem tas hokejs labāks nebūs, ka viņus tur turēs. Ingmār, tu vēl arī neprasīji tev, kā tev šķiet, vai ir svarīga 10. vieta, vai galvenais ir tomēr neizkrist no divīzijas un skaista spēle? Nē, es jau teicu, ka es tā vienmēr augos uz tādos salīdzinājumos, un ka tiešām vēl vismaz 15 Eiropas valstīs tāpat jau jūt līdzi, un visi vēlās un saka, kāpēc mūs zaudēja. Mēs ir tāpat sakam. Man šķiet, ka godam 2 uzvaras jau ir, tūlīt būs, kā es teicu, 3. jā, un es ar to būšu pilnīgi apmierināts. Vai tā būs 10. vieta, jā, vai 8. vai 10. vai tā būs arī 12. vieta. Saeimas deputāts saka, tad tam ir jābūt. Tad viss. Tad ir jābūt, jā. Tā jābūt. Turēsim pie vārdas. Jā. Pēc līdzekas pavēlas tieši tā. Labi, noteikti sekosim līdz gan šodien, kas ir ļoti svarīga spēle Austrija, Vācija. Pagaidām pa 0. Pagaidām pa 0. Jau spēle notiek, un tad redzēsim.
redzēsim rītdien. Pirmā trešdaļā jau ir izšķirīgs moments arī mums rītdienas spēlē. Bet iesim pie nākamās tēmas, proti Svetbanka nāk uz klajā ar to, ka viņiem šķiet, ka pēc 20 gadiem vairs nevienam nebūs taustāma nauda, viss būs elektrisks, viss būs kartēs, viss būs internetbankas. Tad mēs atkal mainīsim sviestu pret cirvi. Nebūs tā. Nebūs. Protams, ka tā nebūs. Tāpatās kaimiņš aiziet pie kaimiņu un viens no otru varbūt kaut ko nopērk. Un ko tad tagad būs? Tad viņiem tur tas uzsvars uz to, ka principā jau tagad ir tā, ka lielākoties norēķinās elektroniska nauda principā ir tikai bērnam iedot uz skolu vai arī pusdienās, ja ir jāsametās. Un tas ir jautājums. Te viņi minējuši, ka 75% jau principā elektroniski, bet naudai taču arī ir vēsturiska vērtība kaut kāda. Un kā tas var būt, ka viņi kaut kādā brīdī pazustu vispār kā tāda? Kā jūs domājat? Pilnīgi, arī šī brīdī es nedomāju, ka tie 75%. Jā, es izmantoju internetbanku, bet tas arī faktiski ir viss. Nauda grozās un iet uz riņķi, un nauda gulst kabatās, un no kabatām iet arī ārā. Jā, visu laiku tā nauda grozās. Nav tā, ka ir tikai kartiņa un tagad viss notiek. Tādā Polijā tu nemēģini nemaz visur ar karti, tev nemaz neņems pretī. Tu vari arī bez ēšanas palikt. Jā, ja tu aizies kādu krogu paēst vai ne, tad viņi neņem to karti. Viņi saka, ja tur to savu karti dilēs. Un tad tie, kam ir kartes līdzi, vai tur nevar man aizdot kādu naudu, vai man nav nekā līdzi. Paņem normāli kešu, un tad tu cash is king. Tas ir teiciens neapstrīdams, jā. Un nekas nemainīsies pēc 20 gadiem, un varbūt, ka vairāk būs, protams, tie pārskaitījumi, bet tāpat tās dzīve nauda būs. Es tam neticu. Es atkal domāju mazliet citādāk. Es domāju, ka pēc 20 gadiem tiešām tā situācija tāda var iestāties, jo šobrīd man šķiet, ka visas lielās bankas praktiski ārkārtīgi piestrādā pie tā, lai tas tā būtu. Man tas būtu ļoti žēl, bet šobrīd tā tas ir. Ja mēs paskatāmies, tad ļoti daudzos pat ir vietas, kur veselā novadā Latvijā, ir varbūt viens bankomāts un nevienas bankas filiālis, kad, principā, bija šīs akcijas, kur pierunāja arī pensionārs saņemt naudiņu uz kartes, bet tu no tās kartes nekur. Jābrauc 20-30 km līdz tuvākam bankomātam, lai tu pie skaidrs naudas tiktu. Un tā ieinteresētība jau ļoti vienkārši no katra pirkuma veikla ar karti. Tu paņem savu komisiju. Ja? Un tas ir tas nepatīkamais spiediens, kas šobrīd notiek un kur lielās bankas, kas ir ielaists iekšā, un, kā zināms, neviena banka nav Latvijas banka. Viss ir mūsu pašu mīļo draugu, tur Zviedru un Vācu bankas, kuras ļoti rūpīgi pie tā strādā. Bet vienīgais, kas varētu mūs glābt, ir tas, ka, vēl, ja atceramies nevisai sen, pat skolnieku viņam bija stilīgi, ka viņam ir karte, ja? Varbūt vecākiem vēl kartes nebija, bet skolniekam, ģimnāzistam bija jābūt kartē. Bija stilīgi norēķināties ar karti, nopirkt 2 bulciņas, norēķināties ar karti. Un vienīgais, kas var glābt naudu, ir tas, ka varbūt pēc gadiem 5-7, ja, būs baigi stilīgi norēķināties skaidrā. Tas tāpatās, kā varbūt lasīt grāmatas, tagad jau lēnā garā paliek stilīgi, vairs internetā lasīt. Tas vienīgais var glābt. Mēs varam to iepriekš aizskat arī nedaudz runājām, ka pirms 20 gadiem mēs arī ļoti daudz ko nevarējām iedomāties. Jā, ka telefonā varēs sportu skatīties un vēstos sūtīt un samaksāt un tā tālāk. Par jebko. Un kas to zina, visādi brīnām var notikt. Bet tomēr man personīgi, ja tā būs, es gan arī piekrītu, ka es neticu, ka tas tā būs, bet man pietrūks tās naudiņas, ko var paņemt rokā un norēķināties. Iedot pirms dzeram naudu. Tu vairs nevar atstāt krogā. Atstāt pāris eiro. Forši viesmīlīt. Gribās kaut ko atstāt. Simpātiskai viesmīlē par ļoti ātru pieklājīgu apkalpošanu. Kāpēc ne? Tas, principā, tas var, kas tur slikts? Bet tas labi būs ļoti personīgs dzeram naudas. Tu paprasīs vārdu, uzvārdu. Bankas konti, jā. Par to es tā neviedomāju. 43 centus pārskaita, vai ne? Ļoti iespējams, ka arī tehnoloģijas loģiski 20 gadus attīstīsies uz priekšu, un tad jau iespējams arī šos te čājus tautā sauktos varēs ļoti elementāri. Ja personas kodu, tad es par. Jā, tad uzreiz telefonu numuru vēl vajadzētu. Mums palikuši vēl 3 minūtes, noslēgsim šo tēmu. Katrā ziņā galvenokārt jūs uzskatīt tā nenotiks, tomēr nauda ir nauda, gadsimtiem ilgi viņa ir bijis un nekur nepazudīs. Pareizi saprotu? Tā gribētos būt. Tā gribētos. Noslēgsim šo tēmu un pajautāsim par aktualitātēm vispār. Man ļoti interesē, Frīdi, es zinu, ka karaoke ir, man liekas, ka tuvojās fināla raidījums. Tu, kad tagad šitā sās runāt, es jau sāku satraukties. Faktiski, jā, šonedēļ piekdien
Tas būs viss šī pusgada darbs. Darba rezultāts būs dzirdams, redzams 8 vakarā šeit pat no šīs vietas, kur mēs pašlaik atrodamies. Un mēs sapratīsim, kur ir labākie dziedātāji, jo atlase bija diezgan nopietni. Bija vairāk kā 100 pretendenti. Šajā brīdī ir palikuši vairs tikai 6. Jā, un tie ir tie labākie, bet no tiem 6 labākiem mums vajag pašu labāko. Jā, un ja sākumā žūrijai, protams, bija viegli tikt vaļā no tiem, kas nemāk dziedāt, tad šī brīdī dziedāt māk visi. Un novērtēt viņus paliek arvien grūtāk, un tev jāmeklē arvien vairāk un vairāk knifiņi. Bet protams, satraukums ir visiem, gan dziedātājiem, gan arī man par šo pasākumu. Un kā būs? Tā ir pirmais televīzijas tāds pasākums. Kā būs? Katrā ziņā skatītājiem noteikti jāsako līdzi. Šo piekdienu 8:00, pareizi? 8:00 ir iespēja nākt gan šeit klātienē skatīties, gan arī pa televīziju. Rīga TV 24, tad 8:00 jā, un pēc tam mums ir ļoti... Un hokejs piekdienu nav. Un hokejs piekdienu nav, tāpēc mēs varam nodēties tādai un būs arī kolosāla afterparty, un es zinu, ka arī daudz cilvēku, kas ir jau nepiedalās vairs šovā, ka viņi speciāli brauks uz to finālu, jo viņiem televīzijas studija kā mājas jau ir, vai ne? Un viņi brauks uz tiešraidi un uz afterparty viņi būs, vai ne? Tā kā es domāju, ka šīs telpas būs ļoti par mazu šai piekdienai. Kādā ziņā es arī esmu bijis klāt, es esmu redzējis arī, ka pēc raidījuma var cilvēki arī iet uz skatos, tie, kas varbūt nav sadošojušies ēterā, tie pēc tam dzied, un viss notiek. Ātrumā, īsumā mums ir minūtīs palikusi. Ingmar, kas jauns tev? Iepriekš sāk stāstīt par lūšiem, man liekas. Jā, nāciet uz zoodārzu. Piekdienu karaoke, sestdien, svētdien, zoodārzā 3 forši maz lūsēni. Jaunāk ārā no Mīgas šodien izdevās nofilmēt, tāda apaļa mūlīša. Vienkārši prieks skatīties. Pagājušo gadu tikai 1, šogad jau 3. Demografiskais sprādziens. Viss notiek. Un, Anatālija, mēs jau principā nedaudz jau pieskārāmies tev. Viss šobrīd arī aktuāli notiek, vai ne? Hokejs ir. Jā, sportā jau nekad viss nebeidzas. Viss notiek. Kas pēc hokeja pirmais tāds vēl, kas tālāk nāk? Tur arī paralēli hokejam viss kaut kas iet. Tas sāks. Moto sezona pat sākusies, un futbols iet vaļā, un vieglatlētikas sezona. Katrā ziņā viss notiek. Viss notiek. Teikšu jums paldies, ka atnācāt šodien. Un raidījums Preses klubs izskan jau rītdien 5:00 ar Aivi. Tad būs jau citi ciemiņi uz šī divāna un turpināsies. Un kā vienmēr ierasts Preses klubs būs 5:00 vakarā. Vislabāk! Atā.